nezinu, cik tas ir īpašs un cik tas ir liels. Nu, es teicu, es pats nebiju skaitījis, nebūtu redzējis to plakātu, es nezinātu. Un, man liekas, ka lielāks sasniegums būtu, ja mēs šogad nospēlētu labi un tiktu varbūt vēl vienreiz tādā ceturtdaļfinālā. Tas būtu priekš maniem varbūt pat foršāk un patīkamāk, tās sajūtas būtu patīkamāk. Bet, nu, protams, kad tev ierakstīts, ka tu esi nospēlējis vairāk spēles, tas arī, patīkami tas ir, bet cik tas nozīmē, to es nezinu. Un ir bijis tā, ka negribās to hokeju redzēt un liekas, ka šogad varbūt ne, bet paiet nedēļa, divas un tu saproti, ka tu bez tā hokeja nevari un gribi satikt draugus tāpat, kas spēlē citur un parunāt un tāpat laiku pavadīt, patrenēties un aizbraukt uz čempionātu. Un ja vēl visi nospēlē savu labāko spēli, tad ir vēl patīkami atcerēties atmiņas pēc čempionāta. Tas, ka tieši Kristaps Sotnieks uzstādījis pasaules čempionātos nospēlēto spēļu rekordu, ir loģiski. Viss ir vienkārši. Kopš 2009. gada viņš nav izlaidis nevienu čempionātu. Šis ir 13. pēc kārtas. Paveicies un varbūt tas, kad veselība ir bijusi, ar veselību viss kārtībā ir bijis, jo tagad jau ir tāds vecums un tāds laiks, kad tu jau nezini, kas būs rīt, tāpat kā olimpiādē salauz roku un tieši pirms olimpiādas un kurš to bija domājis, ka dēļ rokas lūzuma es neaizbraukšu. Pirmo atceros, jā, droši vien tāpēc, ka tas bija pirmais, un tur es atceros, kad Znaroks un Vitoļņš tieši bija, un viņi man paņēma. Un tas bija kaut kas tāds, wow, kad vēl tādi treneri paņēma, kas man nebija, var teikt, nebija nekāda saistība. Un tad bija tāds prieks, kad paņēma to čempionātu. Un uzticējās, var teikt, jā. Vēl Kažu tanī gadā ļoti labi, es atceros, atbraucu un iedeva komandai tādu. Čāls no NHL atbrauc un tur spēlēja, vienkārši bijis ko skatīties. Ja vispār no visiem čempionātiem, kurš visspilgtāk palicis tev atmiņā? Es tev teikšu, ka, ja tā man prasa, tie 3 čempionāti, kuri ir palikuši. Tas ir pirmais, tā ir Prāga un Dānija. Tie 3. Ceturtdaļfināli, bet kāpēc Prāga? Es domāju, tur bija tāds viens gadījums, kas es domāju, visiem paliks uz mūžu atmiņā un arī man. Situācija 2015. gada pasaules čempionātā bija neapskaužama. Ja Francija būtu uzvarējusi pamatlaikā, Latvija izkrist no elites. Kristaps vēl ilgi būs pateicīgs Edgaram Masaļskim. Kas bijis, un es te teicu, tu taču nevar neko izmainīt. Kā tur bija pēc tam ar Edgaru Masaļsku? Kļuvām vēl labāk draugi. Bet, labi, vismaz, ka tie 2, kas palikās, tie ir tādi, tiešām, ka mums bija, tas pirmais čempionāts bija komanda, man bija tāda likās, ka tur bija arī tādi vecāki čaļi, un, visi uzņēma kolektīvā tā, un bija patīkami, un tas Dānija arī bija mūsu komanda, man likās, bija ļoti foršs čempionāts, mēs ļoti labi spēlējām, un varējām pat beigās vēl tos Zviedrus tā kā vinnēt. Ja runa ir par Kristapu, uzreiz prātā nāk šis mirklis – Soču olimpiskās spēles, ceturtdaļfināls pret Kanādu un kopīgi ar Kristeru Gudļevski nosargātie vārti. Tas, man liekas, bija viss tāda, es nezinu, es parasti mājās arī man ir visādi hokeja tur krekli. Es īpaši viņus tur nekrāju un nevācu tur parakstus, bet tas bija vienīgais man tāds, kur es esmu nolicis malā no tās olimpiādas to hokeja kreklu, kuru es domāju paturēšu uz visu mūžu, jo tiešām mēs tur spēlējām labi. Mums komanda bija super, kā treneris vēl var teikt Ozoliņš, bišķis pastiprināja to visu, bet tur bija labi, jā, tas viss tā atmosfēra un viss kaut kādīgi bija vienkārši super un tā spēle arī bija labi, jā. Kā tu izglābi toreiz palīdzēji Gudļevskim? Es jau vairs neatceros tik sīk, tas bija tik sen. Pašas līnijas? Tur vienkārši tāds moments bija, tā sakrit un viss. Tur jau... Spēles epizode, jā? Spēles epizode, jā. Vienkārši tur sanāca tā, ka tādā spēlē tas notika. Būtu citā spēlē, tur nekas nebūtu tāds bijis. Kristapa raksturo vārds stabilitāte. Klubu karjerā spēlējis tikai Rīgas komandās, Rīga 2000 un Dinamo, tomēr 2016. gadā Sotnieks pārgāja uz Toljatti Lada. Arī nevar teikt nevienu sliktu vārdu, varbūt man arī tieši paveicās, ka tur bija mūsu treneri un vadība bija super, čaļi bija super,
ja godīgi, viss bija super. Vajadzēja tikai spēlēt. Komandas nosaukums Lada. Tev arī kāds žiguli vai Lada piešķīra? Jā, iedevu tur komandas mašīnu un tādā ziņā bija super. Aizbraucu turienu, iedevu mašīnu, arī Ladu. Bet bija ok, gāja normāli un nekādas problēmas nebija. Kāds Kristaps Sotnieks vispār ir ikdienā? Kas tev patīk? Ko tu dari brīvajā laikā? Pašā vasarā? Nē, laikam neesmu baigi interesantais. Tur nevarēšu tev neko baigi pastāstīt. Bet, tagad vasarā atpūšos ar ģimeni, bērniem un cenšos izbaudīt laiku. Cenšos dēlam kaut ko pa hokeju bišķiņu pamācīt un paskaidrot, jo tas ir tas, ko es daru visu mūžu. Un, laikam tas, ko es viņam varētu vislabāk arī pateikt un pamācīt, ko neviens cits nevarētu pamācīt. Un, kaut kur aizbraucam atpūsties ar ģimeni, bet nekāda baigie hobija man nav. Un vasarās tā, kad cik man ir hokeista karjera, es nekad baigās tur pauzes neņem. Es divas nedēļas, maksimums 3, divas, tur 2,5, varbūt neko nedaru. Bet tad es tāpat sāku iet uz zāli, sāku trenēties, jo es esmu tāds spēlētājs, kad man jau nav bijuši mūžā, es neesmu ne tehnisks, ne tur kaut kas. Ja man nebūs spēka, nebūs fiziskā sagatavotība, es vienkārši nevarēšu paspēlēt. Jo man ir jāizskrien pēc ripas un vienkārši viņi var teikt jādod tuvākajiem vai jāizmet pa bortā ārā visu. Vairāk arī savā hokeista karjeras īpaši neko neesmu darījis. Bet kur tu kaifu noķer no tā visa procesa? Kaifu noķer, ja tu vinnē spēli. Kad šāļi ir priecīgi, kad tu zini, ka tu varbūt kādu metienu esi nobloķējis vai kaut kur kādā svarīgā momentā pārķērs kādu ripu un atdevis kādu labu piespēli. Protams, kad visiem gribās iemest golus un skaisti spēlēt vairākumā un atdot labas piespēles, bet ir arī jāspēlē kādam savā zonā un jāspēlē mazākumā. Un